number you have dialed is not in service at this time. Čavinieks tautīt, teģienes davalk vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm. Par ko mēs šodien parunāsim? Es zinu, ka vienā no saviem iepriekšējiem video es aicināju jūs atstāt komentus par tēmām, kuras jūs gribat, lai es paceļu kādā no nākošajiem video, un es neesmu aizmirsis, es noteikti pieskāršos, man nav bijis tāda laika un iedvesmas. Bet šoreiz mēs parunāsim par Trumpu. Jā, es zinu, jutīklīga tēma, daudzi no jums saraus apakšbikses pakaļā, ja es pateikšu, kad es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Jo daudz jau teiks, Hillary taču bija mazākais no ļaunumiem. Manā uztverējusi nedaudz kļūdoties. Hillary jau savas karjeras sākumā aizstāvēja pedofilu, kurš izvaroja mazu meitenīti, 11-gadnieci, tiesā apgalvojot, ka tā meitenīte pati gribēja, lai viņu vecāks vīrietis izvaro. With time served in the county jail. He's been in the county jail about 2 months. Hillarijas skapī ir ļoti, ļoti daudz skeletu, un es iemetīšu pāris linkus, kur jūs varat paskatīties, cik Hillary jauka un lieliski, bet ne par Hillary mēs runājam. Trumps būtībā ir amerikāņu cilvēku protests manā uztverē. Es pieļauju, ka tas ir amerikāņu cilvēku nodrošinājums, lai izbēgtu no 3. pasaules kara. Hillary savā retorikā bija ļoti agresīva Krievijas virzienā. Viņa teica, visi kiberuzbrukumi, kas būs Amerikas virzienā, tiks uzskatīti kā reāli uzbrukumi un tiks atbildēts attiecīgi. Lai gan te ir tāda maza nianse, tad, kad Hillarijas e-pasti noplūda, bez neviena pierādījuma apgalvoja, tie ir Krievu hakeri. Tad, kad Julianam Assangeam paprasīja, klausties, kurš jums tos e-mails atsūtīja un jārā, viņš pateica, es varu tiešām godīgi jums pateikt, nē, tur nav nekāda saistība ar Krieviju. Bet, protams, mūsu cilvēkiem pie visa ir vainīgs Putins un pie visa ir vainīgs Krievs. Ja tevi caurēja, Putins vainīgs. Ja tev ir aizcietējums, Putins vainīgs. Ja tev sāp zobi, Putins vainīgs. Ja tev sāp pakaļa, Putins vainīgs. Nu, labi, ne Putins vainīgs, Krievu vainīgi. Tāda ir tā realitāte. Bet labi, ne par to es stāstu. Trumps ir bijis savā retorikā. Viņš ir būtībā pateicis normālas lietas, kad nelegāli imigranti ir jāizsūt ārā. Ja tu gribi doties uz Ameriku, tev jādabū vīza, kas ir visai loģiski, tas ir tikai normāli. Ko viņš nolīdz ir pateicis? Nezinu, bet daudzi uzskata, ka tas ir ārprāts. Tieši tāpat, kā viņš teica, ja mēs uzņemam bēgļus, tad mums jāpārliecinās, ka mēs neuzņemam teroristus, kas ir visai pareizi un respektīvi, ja tu esi bēglis, ja tu gribi iegūt patvērumu, tev nebūs nekāda problēma, ka tev pārbaudīs. Problēmas būs tikai tiem, kam nav labi nodomi. Tas ir arī loģiski. Trumps savā pirmajā intervijā pateica, es atsakos no prezidenta algas, man būs jāpaņem dolārs, jo likums tā saka. Bet ne par to ir stāsts. Tagad jūs redzat Amerikā protestus. Hillarijas Clintonas fanāti, balsotāji vai piekritēji teica, ja Trumps tiks pie varas, Amerikā sāksies hauss. Un kurš tagad to hausu rada? Tie paši Hillarijas Clintons piekritēji. Ne? Tas man liek justies savādi. Un te paralēli tam visam mūsu politiķi sarāvuši apakšpiks dibenā. Paskatieties, ko rakstīja Latvijas mēdī Trumpa sakarā un pirms tam un pēc vēlēšanām, kā viņi visi sarāva apakšbiks dupsī. Why don't you like Donald Trump? Tāpēc, ka Trumps pateica, pietiks līdz citās valstīs. Un ja kāda valsts grib NATO aizsardzību, viņam arī būs jāiegulda piķis iekšā tajā. Un te ir problēma. Mūsu politiķis saprot, ka viņi 25 gados ir izzeguši valsti. Viņi ir izlaupījuši savās personīgās interesēs visu. Pēc būtības. Viss mums ir palicis tikai mazumiņš. Viņi saprot, ka ja viņi vēlēsies NATO aizsardzību, viņam būs jādod piķa, kura viņiem nav. Respektīvi, vai nu būs jāatdzīvina Latvijas ekonomika, kas ir nereāli, vismaz tuvākajos gados, jo valsts ir nolaista galīgi līdz kliņķim, vai arī nāksies atteikties no tās palīdzības. Un tādi iedomājas, viņi taču visu laiku biedējuši ar Krieviem. Pirmām karām, kā viņi skatījušies tautai, tiem visiem zombijiem pretī, kuri baidās tagad no Krieviem. Un otrs, visa vecā militārā tehnika un tā tālāk, ko amerikāņi mums ir atmetuši. Iedomājies, visi labie laiki būs beigušies. Katrā ziņā es turīkšķis par Trumpu, es gan ļoti baidos par Trumpa veselību, jeb iespējams būs beidzot arī Amerikā kādā
izprovocēta krāsainā revolūcija, jeb Amerikas Maidans. Es pieļauju, ka būs kaut kādas provokācijas, es pieļauju, ka būs kaut kādas sensācijas. Bet tas pat nav tas galvenais. Kam es vēl šodien gribu pieskārties, ir 2 vai 3 dienas atpakaļ parādījās internetā video no Kanye West koncerta, kur Kanye West savā koncertā izsaka atbalstu Donaldam Trumpam. A lot of people here tonight felt like they lost. You know why? Because y'all been lied to. Google lied to you. Facebook lied to you. Radio lied to you. Radio, fuck you. Kur viņš nokritizēja Jay-Z un saka, Jay-Z, ka bez tu man nepiezvani, ne, lūdzu nesūt savus killerus, es zinu, ka tev ir killeru brigāde, lūdzu piezvani man, kur viņš noliek Beyoncé un MTV, kur viņš pasaka par radio, TV, Facebook un Google, būtībā patiesība. Viņš nerunā neko tādu nepareizu. Jā, varbūt viņa runu sveic tev neaizraus, bet viss ir ļoti loģiski. This is the future. This is the way of thinking to make America great again. Tikai interesanta tāda lieta. Pašās beigās viņš nodziedāja kaut kāds, laikam, 3 dziesmas, ja es nemaldos, vismaz cik es informāts. Un tad sāka to savu monologu. Cilvēki, no tā video fonā varēja dzirdēt tiešām zombiju un aizvries Kanye, nē, tagad dzied tālāk un tāda viss tā huņa. Viņi to nesaprata. Bet Kanye runāja un pašās beigās, savas runas beigās, pie viņa pienāk viens no viņa darbiniekiem kaut ko pačukstausīs un Kanye pazūd. Pēc notikumiem, kas pēc tam sekoja, pie kā es pieskāršos, mans spriedums ir tāds, ka viņam piegāja pateica, Kanye, pēcdienās ir sākuši kustēties, vai policija ir sākuši kustēties, mums ir vecīt jātin, tūlīt būs žopa. Right now, I will prepare. Right now, press, get ready to write your passive-aggressive LeBron James racist comments, season 4 racist comments. Get ready to have a field day, press. Get ready, because the show's over. Kaņai nolika mikrofonu, es nezinu, ko viņa teica, tas tikai es saku mans pieņēmums, bet Kaņai nolika mikrofonu pēc tā savu monologu un teica, labi, čau draugi, ar to es beidzu un aiztinās. Kas ir zīmīgi, ka Kanye tika arestēts, pārbaudīts un ielikts psihinē. Jo Kanye, viņam esot mentālais sabrukums. Viņš esot iztukšots, izdedzis. Tagad arī par taisnību. Būtībā tu esi psihs. Ja tu domā savādāk, kā tev liek domāt valdību, tu esi psihs, jeb tu esi krievmīlis. Tas ir slikti. Tas mums liek ticēt. Mūsu politiķi ir tagad noteikti šokā. Bet tas tāpat, protams, mūsējiem neliedz nodarboties ar tautas graušanu. Štrunds. Kā ir tā ir? Es uzskatu, tas ir labi. Es uzskatu, viss tas, kas notiek, viss tas tracis ir vajadzīgs. Jo tikai tā var zombijus beidzot izraut no tā transa. Jo mēs jau skatāmies te psihie konspirāciju teoriju piekritēji. Lai gan es atceros vēl 5 vai 7 gadus atpakaļ mēdīji kategoriski noliedza, kad tādā, piemēram, Bilderberga grupa pastāv. Jau kāds 2-3 gadus atpakaļ viņi atzīst, jā, ir tāda grupa, bet viņi jau tikai pasēž un svinīgi tur patusējās un pasvinās un pačupojās. Taču bagātiem cilvēkiem var taču gribās pasēdēt un patusēt savā starpā. Tas apmēram tā kā kāda uzņēmuma Ziemassvētku ballīte ar visiem darbiniekiem uz borda. Jā, kaut kā tā. Tā kā es pieļauju, kad tagad tikai sāksies viss tas interesantākais un sekojiet līdzi. Tie, kas ir pamodušies, tie saprot, ka mēs esam tagad ļoti, ļoti strauju un lielu pārmaiņu priekšā. Pašā varētu teikt priekšakarā, es uzskatu. Varbūt es kļūdos, šas ir tikai vidusmēr idiots, bet tie ir mani 2 centi par šo visu situāciju. Es centīšos, draugi mīļie, taisīt video biežāk un regulārāk. Iesakat šito te video tālāk, nospiežat jebkuru īkšķu, par negatīvs īkšķis, izsakat savu viedokli. Katrā ziņā
Padodat viņu tālāk, nošērojiet, atstājiet savus komentus un, jā, tiksimies kaut kad drīzumā. Es gribu nedaudz regulārāk atsākt taisīt video, bet man vajag laiku, man vajag iedvesmu, kurš gan viens, gan otrs man diezgan daudz trūkst. Tā kā tas laikam šajā reizē būs viss. Paliekat forši. Čau!